daudz arī nav labi, ja? Vienmēr jābūt viens plaukšs. Jā. Bet apsīšos to lūkrās. Laikam ir fine, labi. Braucam, maucam, viss superīgi. Braucam, maucam, viss superīgi. Hei, čaua! Čaua. Māra, tu gribi, lai es runā par citām lietām, es paskatos uz operātoru, viņš skatās, lai es skatos vēl citas lietas, lai kaut kā tāda speciāla. Bet mēs braucam kopā, es tev atvedu šeit. Tas Paldies, bija forši. Paldies, man šeit. Tas bija forši. Es sāku, vai tas savādāk? Čau! Jūs zināt, kas man ir studijā šodien ir Māra Upmana, Holšteinā, Lanklijā, pauz! Jā, un tā tu esi forši atbraukusi, kolosāli, superīgi dziedātāji, māte, sieva, grupas vadītāji. Nu, kā lai to saka? Solisti dziedātāji. Ko vēl? Vienkārši dziedātāji. Astronauti. Viegli. Kur vēl? Solo tu dzied arī? Baigi nē. Bet mēs jau sen pazīstam, mēs pat esam dziedājuši kopā. Mēs esam dziedājuši skapī. Tā kā, un nevis bārā skapī. Nē, mēs esam vienkārši fiziski skapī dziedājuši. Jā. Tas bija kolosāli. Tā bija vienreiz. Nu, tas bija bārā, bet tas bija... Mēs to skaidrojam, vai mēs atstājam kā leģenda? Nē. Viss tā arī palika kā leģenda. Jā, kas bija skapī, paliek skapī. Jā, un kas tur bija? Mēs bija... Mēs tur bijām 5, 6... Renāts Račinskis, mans vīrs, ne? Tavs vīrs, jā. Un mums bija baigais jam sessions, un tā bija viena no man foršākiem mirkliem ar muzikantiem. Man liekas, mēs bijām reāli skapī. Man garšu laboratorijā bija skapis. Tagad ir daudz jautājumu, kāpēc? Un man liekas, ka vienkārši tāpēc, ka mēs to varējām. Mēs nezinām, vai ne? Jā, mēs tur vienkārši... Tur bija eksperiments, cik daudz var salīst skapī, un mēs secinājām, ka ļoti daudz. Un bija baigi labais jam sessions. Man liekas, es labākā neesmu bijusi. Joprojām. Man šķiet, ka joprojām, nē. Tas bija tik labs jam sessions. Tas bija tik forši. Un es biju tādām zvaigznēm un draugiem. Zini kā, tas ir... Tu jau nezini, tu jau zini, bet tu nezini. Zini kā, katrs ir savā lietā, un viņi spīd savā lietā un aizmirst, ka citi cilvēki skatās. Droši vien, ka tu zini, ka cilvēki skatās šitā, vai ne? Nu, es arī jutos ar zvaigznēm tev blakus. Jā, forši. Nu, bet tā ir, un tad ir cieņa pret katru, un mēs bijām tajā skapī, un tad mēs... Šito te nevajadzētu teikt nevienam, bet mēs arī iznācam no skāpja. Nē! Mums bija uz tavu koncertu, mēs bijām ar Ilonu, mēs bijām uz tavu koncertu, un mums ļoti patika arēnā, ļoti skaisti, ļoti... es tev pazīstu tā, ka gandrīz no sākuma arī, kad tu iesāku, un ar viegli, kad iesāku, un man ir ļoti liela cieņa un varētu teikt arī lepnums, kad es skatos, es drusku vecāks arī, bet kad es skatīties, kad man ir draugi, paziņas un kad viņi spīd. Un tu spīdēji tajā vakarā un vari just, kad tu spīdi vienkārši kā zvaigzne, un tu arī esi zvaigzne, un tu biji vēl tajā vakarā, kad tev pilna arēna un viss notiek, un tu vienkārši tur spīdi, un tu vienkārši, man liekas, tas ir tik kaifīgi, vai ne, ka tu esi tāds skatus un cilvēku, un tā enerģija un viss pārējais. Tu baudīji, vai ne? Tu tik forši stāsti, tu vari aizmet atpakaļ uzreiz. Es jau domāju, vai tu tagad piedalīsies šī sarunā, vai ne? Es vienkārši baudīšu un klausīšos. Nē, turpin. Feed me, baby, feed me. Come on, give it. Jā. Nu, tur bija tie pagājušā gada maģiskie mirkļi, jā. Un man tad gribas tevi apskaut vienkārši. Nu, tur bija tik Listen, man. First time on this show. Check it out. Mēs to iestudējām. Okay. Bet grāmata. Piezīmes. Elmār, es tev atnesu dāvanu, jo es gribēju pateikt paldies par tā pozitīvismu, vienmēr iedvesmojošo dabu un vienmēr draudzīgo iegrūdienu un atbalstu visā un tā. Turpini darboties, turpini šaubīties un turpini darīt. Tas mans grāmatas sauklis, jo es visu grāmatu šaubos un tad tomēr turpinu kaut kā darīt. Tu droši vien šaubies mazāk, bet gan jau bišķiņ arī. Nē, es domāju, ka visi tomēr turpini darīt. Tu man var uzdāvināt, ja tu gribi. Bet tad man ir jāmeklē mans pildspāvu un jāieraksta. Nu labi, to pēc tam. Šis ir man, jā? Forši. Nu, un tu superīgi skaties.
Šī ir reklāma, jo Paldies. Jo ir jābūt reklāmai reizēm, vai ne? Jo, ja cilvēks izdara kaut ko foršu, un tu izdevi uz grāmatu, un es tagad nezinu, bet es saprotu, ka piezīmes uz šaubu malām, es domāju, ka tad tev arī ir bijis diezgan daudz šaubas par kaut kādām lietām. Tas ir tas stories? Jā, es domāju, par ko es varētu sarakstīt grāmatu. Es iestājos literatūras kursos, lai labāk uzrakstītu albumam tekstus. Mans mērķis bija sarakstīt dziesmas labāk, ja? Nu, citādāk nekā vienmēr 7. albumam, kurš iznāca oktobrī. Un pamatmērķis izdevās. Un mums ir, man liekas, ļoti forši viegli rakstījās. Ir iebāztas dziesmās pat rindas par štovētiem kāpostiem, tā ka visi puiši akceptē. Mūsu tēma gandrīz štovēt kāpošana nebūs, bet... Es būtu zināt. bet vienmēr cikot, kad ir tāda brīvība tajā rakstīšanā ienākusi, ka tu vari ielikt arī neprastākās lietas, vai ne? Bet tas kurs īstenībā saucās grāmata 12 mēnešos, vai mans grāmatas stāsts sākumā. Un man kursi biedri rakstīja, un es gribēju turēt līdzi. Un tad es domāju, nu labi, kā mājas darbu vismaz es darīšu. Un tad es domāju, par ko es varētu rakstīt. Un es domāju, nu, ko es esmu tādu vinnējusi, ko es pazīstu. Vajag, tā kā viss kaut kas ir bijis. Nu, es vienu brīdi domāju, ka mums bija tāds sarežģītāks slimnīcas posms, bet par to es tā kā negribēju rakstīt. Es domāju, kas vēl tāds ir, ko es reāli zinu, kam ir iziets cauri. Nu, kā rakstīt dziesmas, it kā zinu, bet arī neklasiskā veidā. Vienīgais, ko es zinu, ir visu laiku šaubīties un pārdomāt. Bet to es zinu ideāli. Tā kā es visu laiku pārdomāju, visu laiku šaubos, bet tomēr mēs kaut kā turpinām. Kā tu tiec pāri? Teiksim, šeit šī ir tā kā mācības grāmata citiem? Nē, es tā biju domājis, ka tā varētu sākumā būt tā kā padomu grāmata, bet beigās viņa vispār nav. Es sanāk, ka tavu vienkārši par... Jā, tas ir par to, kā visas dzīves... Nu, idejiski, kā es esmu atradusi savu balsi un vietu mūzikā vai radošumā, bet beigās tur ir arī slimnīcas nodaļas tāpatās, par ko es noteikti nerakstīšu nekad. Tur ir visgarākā nodaļa, ja? Mums abiem ir bijis šī... Mums ir šī, jā, es domāju, ka tu to nodaļu lasīs un tad viss būs pazīstams. Jā. Šī pieredze mums vienot. Jā, kad bērns ir ļoti slims un tas iemet kūleni dzīvē. Vienkārši tādu, kur tu nevar pat iedomāties. Nevar iedomāties, kaut kas tāds varētu vispār sev notikt. Un nevis tikai sev, bet savai ģimenei un savam mīļam cilvēkam. Un galvenais tam tik pāri, kam jūs arī tikat pāri, ja? Viss skaisti. Es domāju, ka es te pieliku punktu tam. Uzrakstīju to. Tad tu arī vajadzēja to pielikt. Pabeidzu, jā. Jā. Un tas iedod kaut kā... Jā, es domāju. Reizēm, zin kā, tu ir tāpat kaut kādīgi domas par to visu. Tas ir grūti, bet... Vai nav tā, ka tu pieliki punktu tajā brīdī kaut kādā ziņā, vai vismaz ļoti lielu komatu, nu, tā kā gandrīz punktu, tad, kad tu sagatavoji īpašo ēdināšanas programmu bērnu slimnīcai? Nu, tas ļoti palīdzēja. Tas gāja ilgi, un paldies Dievam, ka pārējie jau sāk iet uz to, un tad mēs ielikam to, es ieliku tos pamatdarbus. Īstenībā, tur citi cilvēki, daudz komandas strādāja, bet tā foršā lieta bija, ka beigās cilvēki gribēja to pārkārtot. Un mēs to darījām. Gan Bērnu kliniskā universitātes slimnīca pieņēma lēmumu to darīt, un mēs ieviesam sistēmu, un es palīdzēju pārkārtot. Tā ir forša tēla. Es ceru, ka es tur izdarīju daudz labas lietas, bet tā. Galvenais, kad ir izdarīts. Nav svarīgi, kurš ir kaut ko izdarījis reizēm. Ir svarīgi, ka kaut kas notiek. Es jau jūtu pārmaiņas jau katrā ziņā no leģendām, ko es dzirdēju. Un kamēr mēs tur bijām, jau virtuvītē jau uzradās visādas tur beigās pat kafijas aparāts. Ja, un Lizeta Pulga ar savām veselīgām biezpiena saldējumu receptēm, piemēram. Tas mums bija topā. Un viss kaut kāds. Tā kā tas nāca viss iekšā, un man liekas, ka tas vilnis nenormāli forši, ka tu biji klātā viņa lielajā iesnamšanā. Paldies. Šis ir tās sarunas, ko visiem patīk ballītē pie galda. Un kas tev ir tāds sāpīgs noticis? Ak, nē, un man brālēns traumēja savu kāju, un tas tur vispār nokrit no klints. Ak, nē, bet vai jūs, vai ne? Jā, ok. Šitā te aizgājām. Nu, mēs par šo sākam runāt vienkārši. Mums ir mājas pauzītē, aizkadrs. Ja mums ir, tā kā visos raidījumos, mums ir arī sponsors, jā, mums ir Balta. Un
Valdi ir mani draugi, ja kas un jau viņi ir tavi draugi, kas mani ir viņi ir pirmie draugi, jā. Nu, man nav žēls padalīšos ar viņi arī draugiem. koncertu Viņi ir bijuši sponsorēja, klāt, arī apdrošināja koncertu, Jā. kas ir baigi svarīgi, vai ne? Bet vai tu zināji, ka viena no top 5 lietām, kur ir traumas, ir pirksti un rokas. Pirksti un rokas. Un tev viņi baigi. Man interesē, kas skaitās kā trauma? Piemēram, tad, kad Kas skaitās trauma? No kad es pirmo reizi spēlēju ģitāru, mācoties spēlēt, dabūju tulznu uz īkšķa. Tas bija diezgan sāpīgi. Vai tā bija trauma, pirmkārt tas jautājums? Bet es biju tik lepna, es visiem radīju, redz, kā es spēlēju, es nopietni spēlēju, es pa īstam spēlēju, man ir pat tulzna. Tā kā, nu. Bet, bet tu esi apdrošinājis kaut ko no savu ķermeni vai no savu... Tas ir stulbi jautājums. Es piekrītu, Mārta, tas bija stulbs jautājums, jā. Bet, kā piemērs, tev svarīgi ir balss, Jā. tev svarīgi ir Es zinu, rokas. Taylor Swift esot apdrošinājis par vairākiem miljoniem savu balsi, jā. Kurš? Taylor Swift, mēs te baumojam, tagad ir tās Swift sarunas, Taylor. zin kā. Atkal vēl gudrs almas. Swift Taylors. Jā. Es neesmu, es īstenībā par to, zinu, kā es biju lasījusi, kā tie trakie mākslinieki pasaulē dara, man nebija ienācis prātā, ka es arī tā varu darīt. Nu jā. Mēs, protams, apdrošinām koncertu, mēs apdrošinām studiju, vai ne, man ir visnībā nenormāli daudz apdrošināšanas. Slimnīcas posma, Jā. es apdrošināju gandrīz visu. Tā kā mums ar vīru tur ir pretstati. Savukārt, tikko mašīnai secinājām, ka kasko nav. Un tad es saku, būtu bijis tas manā pārziņā, būtu droši vien, vai ne? Tagad bija mazā avārija. Mazais buciņš, jā, tur visā. Brauciet uzmanīgi, draugi, pa īstam. Jā, un tur vajag apdrošināties. Es vienreiz esmu tā kā Riga Food man paņēma un uz meistarklasu. Es aizmirsu savu nazi, es fiks aizskrienu uz Riga Food, nopirkt vienu nazi. Es sāku runāties. Un tagad, ja dāmas un kungi, un mēs tagad taisīsim šito un šito, tad čop. Es jūtu, ka man nāks pusnāks ir nogriezt nost un vispār. Šitā te apšlakstīt visus, vai ne? Bet nebija tik traki. Bet viņš neapstājās. Un es tagad apcienu visu, un es nevaru strādāt tajā mirklī. Es reāli nevaru strādāt. Es tagad skatos, kad man tur bija viena pasniedzēja, ēdienu gatavošanas pasniedzēja bija zālē. Es teicu, lūdzu, vai varēs nākt man palīgā un būt manas rociņas. Bet zini, kur ir mana mīļākā apdrošināšana? Civiltiesiskā bērniem. Tad es nesatraucos, ja viņi ar ričukiem brauc gar kaimiņu mašīnu pārāk tuvu. Ar atslēgu. Viegli. Fons, viegli. Nevis tā kā fon vai von, viegli. Nevis fondue. Vai fondue, bet fons viegli. Supergrupa. Supergrupa. Tas reāli ir supergrupas definējums, ka tev ir no vairākām grupām spēcīgas solis pirmajā rindā. Tā ir supergrupa, un mēs, protams, tā neatļaujamies to teikt uz ārā, bet mēs iekšēji tā jūtamies, un tu to pateici skaļi, man baigi patika. Paldies. Un es tur biju pašā sākumā. Jā. Gandrīz iekļuvi supergrupā. Gandrīz iekļuvi supergrupā. Māris iekļuvi supergrupā. Es tur arī biju gandrīz iekšā kaut kādīgi, bet nebija. Un redzēju to startu, to sākumu un to enerģiju, kas kā iekšā. Un man liekas, ka enerģija ir baigā štēla. Un jums ir saliekās tādi cilvēki, tādas zvaigznes, kas viens otru cien un mīl. Man liekas, tur ir mīlestība tajā grupā, kas dod to enerģiju. Un es biju uz Ziemassvētku koncertiem Dzelzceļa muzejā, un no jums nāk ārā kaut kas. Tas ir forši, un tas ir ziedoņu darbs. Un jūs gan esat tā kā tie nesēji pasaulē, kas nes ziedoņu. Tā kā, kad tev būtu restorāna metaforā, varbūt tad ir šefa vārds, un tad ir tie foršie viesmīļi, kuri māk pastāstīt, kas tur ir iekšā un kuru dēļ tu gribi. Es gandrīz nosaucu vienu viesmīļu dēlu par viena viesmīļu vārdā savu dēlu, jo viņš bija tik kolosāls. Kurš tas bija? Viņš sauc Justs. Bet tajā gadā Eirovīzijā vinēja Justs, un visi Latvija domātu, ka mēs tāpēc ielikām, tāpēc mēs beigās nomainījām vārdu. Jā, bet nosauc par Elmāru būtu vajag veiksmīgs nosaukums. Bet nē, labi. Pirms 3 gadiem mēs ierakstījām fantastisku plāti ar Vidzemes kameru orķestri. Andra Veismana vadībā.
tās bija tāds, zin kā, ar tiem orķestriem ir uzmanīgi. Kad izdara kaut ko tik grandiozu, mums bija decembrī vēl tas, pirms tam decembrī ar orķestri koncerts. Mums jau visiem pašiem patīk mūsu dziesmas jau tā, bet, kad spēlē orķestris, tad, zini, pēkšņi tā dziesma ar tādu jaunu elpu, pilnīgi aizkustinājums, tā kā, ak, Dievs, tā dziesma tiešām ir stipra, zin kā. Un tā būtu to jaunu vilni, un to mēs ierakstījām, un tad tā kā likās, nu kā to pārsist, un tad liekas, ka ir tas pārgrupēšanās laiks, kad pārformulēties, padomāt, arī Purvīša muzejs paralēli uzvedās, kur tagad mans vīrs savukārt dikti ir iekšā. Un mēs gan izdevām... Purvīša ziedoni. Jā, Purvīša rezidents būs brīnišķīgi. Es nezinu, kā pateikt pareizos. Es neesmu izlasījis Purvīša rezidents preses relīzi, lai tā ļoti akurāti izstāstītu, bet nu, tas būs tāds kā Ziedoņa Murjāņu muzeja brālīts. Tad tur daudz saķeres viņiem ir atradušās. Kurš ir lielākais vadonis? Nu, šobrīd Žaneta šīs visas muzeja lietas virza, un tad mans vīrs arī tur diezgan klātsošs pie Purvīša tieši projekta. Kā jūs vīra vārds pie? Mans vīrs mākslinieks Goran Gori, jeb Jānis Holsteins Ufmans, jā. Gorans Gori. Kurš talantīgāks? Jums ir kaut kāda šitas te rīvēšanās mājās reizēm? Mums ir katram sava stiprā puse, mums ir brīnišķīgi. Tā kā, zin kā, skrējēji viņi varētu teikt, kurš ātrāk 100 metrus noskrēja. Mums ir dažādi drusku žanri. Es bieži Jāni prasu padomu, un tad ir tā, ja man patīk, tad es ņemu vērā, un ja man nepatīk, saku, nē, bet tas tev dziesmniekiem, man popiņā vajag citādāk. Zin kā, un reizēm arī es tev šoreiz neprasīju tavu viedokli. Nē, tā nav. Man ir jāprasa viņa viedoklis. Viņš baigi tāds patstāvīgs pieredzes, un tad viņš man, piemēram, nerāda baigi jaunās dziesmas. Viņš man viņas rāda tad, kad ir koncertā pierādījušas sevi, tad ir gatavs man parādīt. Un es prasu, kāpēc man nerādīja? Viņš saka, lai neietekmētos. Es saprotu, mans komentārs ir svarīgs. Tātad... Tas ir interesanti, ne? Jā. Lai neietekmē. Nē, nu tā kā, lai mans komentārs neizsit viņu. Jo viņš mani dzird un nevar vairs izdzēst, ka viņš, ja man nepatika vai kaut ko. Bet ja pirms tam 100 cilvēki ir teikuši baigi superīgi, tad būs vieglāk tikt pāri, ja man arī tur kaut kas varbūt nepatīk. Māra, Upana, Holsteina, Nēģērgaļa, jo astronauta klipā mēs uz Rīgas centru atradām brīnišķīgu skaistu aitu. Jā. Viņa bija tāda ļoti, ļoti nepaspītīga, kārtīga māksliniece, brūna. Mēs skaidīgi, ka būs tāda balta, bet tad brauc brūna riktīgi. Man bija brūnas mētelis, un viņa tāda brūna. Un man bija čirkaina tāda makti, un viņa tāda čirkaina. Un es viņai iedevu vārdu, ko nekad nedrīkst darīt, Bobo. Bobo. Jā, un viņa bija ļoti skaļa, mēs viņu nolikām ļoti tālu filmēšanas stūrī. Sākumā es biju iecerējis, zinu, kā galvā visu kaut ko iztēlējis. Es biju iecerējis, kāds no ģitāristiem izies cauri kadram ar viņu tā kā sunīti pie rokas tādu, nu, pēkšņi randomā Kronvalda parkā vai ne. Tas nenotika, bet nekas, viņi tur cītīgi ēd to savu kāpostu. Es domāju, ka teikšu, ka viņi izskrēja un tramvajs viņu pēc. Ne? Nē. Nu vienkārši pēc dažām dienām tā bija mans krustmātes. Un tas bija pie vecmāmas. Ēdu zupu. Un es saku, kas tā par gaļu? Bobo! Un tad viņa teica, tā ir aita no vitas. Un tajā brīdī bija tā kā filmās. Es vienkārši to dakšo izmetu un es sāku graudāt. Es man savākas kopā. Bet tas bija arī Bobo? Nu jā. Ak, Dievs! Nu šausmīgi. Un man ir trauma, ka es apēdu savu aktrisi. Nu es nokodu gabalu. Tu esi briesmīgi vienkārši. Es nezināju. Tu esi tā kā, tu esi no Elles atnākusi. Es domāju, ka tu esi kolosāls cilvēks. Tu apēdi Bobo? Bet es pa īsti nevaru. Un es esmu kaut kad mēģinājis restorānā. Nevajag restorānā. Pārāk traki, bet tas ir. Tas ir tā emocionāli. Tāpēc es saprotu, ka ir kaut kādi tur laukos, kad pat neliek tur drošiem vārdus vai kaut ko. Labi, šodien mēs arī iesim uz virtuvi un kaut ko gatavosim. Nebūs neviena draugi. Nu labi, ja tu vari sadraudzēties ar Tunci, vai ar domāju, mošķiem. Var sadraudzēties, bet īstenībā, ja mēs tā skatāmies, mēs tikko bijām uz multeni ar visu ģimeni, brīnišķīgu multeni, kā viņi sauca, Wish, vēlēšanās, jā. Un tur bija fish arī, I wish I was a fish. Nē, tas tur nebija, tas nākamajā, tas tavā multenē būs. Starp citu, es ierunājis multeni. Nē, es gandrīz biju. Man Tev tā piestāvētu. Es tā gribēju. Zinu, ko man gribēja man dot? Arī. Man gribēja iedot. Ja tev uzaicini, man pārītī. Man gribēja iedot šito te kaķi.
Šrekā. Bet es viņu nedabūju, un es biju tik škrabīgs, es domāju, Tu būtu forši, es tāds būšu man ierakstījis. vēras. Es domāju, es biju ierakstījis. Oh, vārds! Kaķītis, zini, kā, tā I'm saying, tā kaut kā tā. Un tu vari arī būt soft, kad vajag, vai Bet ne? es saprotu, ka ir aktieru mafija vienkārši. Jā. Vai ne? Es nezinu. Viņi tur ir iekšā, un tā Man viņš nav vēl. skaidrs, kāpēc es vēl neesmu nevienā multinē. Varbūt, ja kāds grib vēl tev. Andri Baroni. Tur mēs esam. Kāds aizmirst nosaukumu. Tur 2 studijas blakus. Ejam uz virtuvi, pirms mēs sačakarējam mūsu reputāciju. Labi? Jā. Boom. Here we are in the kitchen. Jā. Nu, beidzot. Un gribēju zināt, kas tev garšo, kas tev negaršo? Kas ir tavs bērnības garš? Bērnības garša. Vai te ir dažādi jautājumi jau. Bet bērnības garša man Okay. Nabaga bruņinieks. Zini, Pika, bruņ... Nabaga bruņinieks, nezinu? Nē, kas ir nabaga Kad tu bruņinieks? baltmēzīt apcer no abām pusēm, izmērcēt oliņā. Jā. Un tad tu vari izvēlēties, vai viņi ir kā omletes, tāda kā atvasinājums, vai tu ar cukuriņu. Mana cukuriņa Un es tev pateikšu, ka tu sauc viņu par nabaga bruņinieku, jā? Jā, tāpēc, ka nebija ko ēst, nabaga bruņiniekiem, visu, ko varēja, bija viena ola sadalīta uz visiem bruņiniekiem un apmērcēt savu maizi. Pirmo reizi to dzirdu. Pirmo Tā, man reizi dzīvoju Romijas Latvijā, valstīs, 30 gadus, šis ir labs. Tas ir klasisks French toast. Tas ir, jo, nabaga tas ir tāds, jā, French- tu vēl ar French kanēlīt var, un tad ar Kanādā ar kļau sīrupiņu pār, vai manās mājās ir skābi kreivi un ievar. Mamma mia! Man būs jātais. Šeit sanāks man viena reklāma, protams, nebija domas. Ko jūs ēdat koncertā? Come on, kas tas ir, ko jūs ēdat? Rumkols skaitās. Rumko. Nā, bet jūs tur šim pits arī ēdat, ne? Mēs ēdam. Jā, tu man to stāsti, Tā, mēs te braucam. Nu, ko jūs ēdat? Mēs ēdam to picu, Lulu picu, to ar super plānomīgu. Jā, Tā ir vislabākā. Un garneļu ir vislabākā. Jā. Tā mums ir super topā. Un tad arī ar malto gaļu citreiz. Nu, tā tad bija šasāka, bet arī super topā. Un tad ar tiem 4 sieriem. Tā arī garšīgi. Un tā kā vienmēr cikot. Šis bija labi. Jā. Un romantiskākais ēdiens? Kur bija? Cerams ar vīru. Varbūt Tu zini, bija kas ir romantiskākais ēdiens? Ir jebkurš ēdiens, ko tu dāli ar to savu otro pusīti, vai ne? Bet man viena problēma, vīram nepatīk baigi dalīties. Nu, tā kā, es drīkst pagaršot no viņa jā? šķīvja. Nē, es varu ēst, bet tā kā, paņem un uzliec uz savu šķīvju no manis, ja tu gribi. Un viņš nogriež gabaliņu uzliek uz mani. Bet tā Bet tas vēl ir sāzi ir tāds- tajā, ka mēs tā ēdam tā vienu karotīti. Bet viņam negaršo saldie, kas garšo man. un tā. Sharing is caring, vai ne? Sharing is romantic. Nu tā. Sharing ir romantiski. Nu, tā kā atslēgu uz manu romantisko ēdienu, sapratāt, divas karotītes. Mēs arī Ilona bijis laika šērojam restorānā. Un tas ir tik forši, vai ne? Jā, un tas ir kā es varu ieturēt šo slaido līniju vēl. Mums ir štēl. Es gribēju tev vienkārši uztaisīt salātus, jo tu esi sievišķīga sieviete. Man liekas, ka sievietēm patīk salāti. Droši vien, kad es to garšoju labu salātu, es ļoti ceru. Saka, Man jā. garšo tad, ja ir laba mērcīte. Tā Mēs- ir atslēga. šo mēs Jo man taisīsim. besī sausi salāti. Jā, mēs taisīsim mērcīgi. Tas ir forši. Un es tev piezvanīju, kad es aicināju uz raidījumu. Es tev prasīju, ko tu gribēsi. Kas man garšo, jā. Un es teicu, ka vispār man patīk zivju ēdienu. Zivju ēdienu. Jo arī mājās neizdodas tik bieži viņas pagatavot. Es labprāt izmantoju iespēju vienmēr, ja var kaut kur nogaršot, kaut kā forši pagatavot, kur es zinu, ka būs labi pagatavots. Tas nelaiž garām. Tātad šodien mēs esam nopietni. Es ļoti skatos uz šo. Un tu skaties to 8 kā. Jā, man ļoti patīk, bet tūns arī man interesē, kā viņi to domā pagatavot. Šis būs pēdējais, jo tuns ļoti ātri cepjās, un mēs gribam viņu vienkārši dabūt vidēji, jēlu gandrīz vidu, vai ne? Arī viņi sushi, kad ēd, viņš vispār pavisam jāls, ja? Un tad mēs ņemsim šo 8 kāju, ko es nopirku veiklā. Es biju iepirkties šodien, Stokmanā iepirkos, un es nedomāju tādu reklāmu, bet man īstenībā ļoti patīk iepirkties uz šodien, jo tur bija tāds klāsts ar daudzām visām foršām lietām. Tu neesi tas, kurš tirgū 6 no rīta, kur zvejnieki savaduši svaigas zivis. Jā, tos dar. Tu esi tā darījis? Jā, bet man tas patīk ārzemēs vēl labāk vairāk. Ūdens. Jā. Ūdens, redzēji, viņi vajag arī slēgt ārā, vajag ieslēgt šo tevi, mums ir jātaupa ūdens, bet ūdens ir arī jādzer. Cik jūs dzerat ūdeni? mājās? Ūdens. Par maz, vienmēr par maz, bišķiņ par maz. Es Cik ir par maz? Es gribu izdzert tās 6 glāzes, bet man sanāk laikam kāds 3. Stulbi, ne?
Man arī tieši tas pats tādēļ man ir tagad bačuks manā virtuvē, un es viņu dzeru, un es Bet viņš tev pīkst varbūt arī? Viņš tev neatgādina? Elmā, Man ir pulkstens. Tu jau stundu neesi padzēries no manis. Tas būtu visam skaisti, ja viņš tev atgādinātu. Pats sasmēl no sava rīta Nežavot ūdens, jā. Tas ir tavs avotiņš. Nē, nav mans avotiņš, tas ir no Cēsīm. Es gaidīju, ka mēs saskarināsim. Tas ir sidēns es, vai ne? Arī ar ūdeni var saskarināt. Nē, šis ir vendena ūdens, jo kā šis avotu ūdens. Kā zināt, ka tas tūns ir labs un svaigs? Viņš izskatījās pēc krāsas, viņa arī tagad izskatās svaigi. Tā varbūt ir varavīkšana, plēkšana, tāds kā... Tas ir varbūt pats pirmais, kas jāskatās, ir ar acīm. Ja zivs ir vesels, jāizskatās acīs. Acis ir tāpat kā cilvēkam caur acīm redz dvēseli. Ja tās acis zivim ir arī nogurušas un tādas bēdīgas. Viņa negulējas dažas nakts un riktīgi močījusi. Bet šis ir svaigs, tas ir forši. Jā, kā skatās? Mums jāskatās uz to, mums jāskatās, vai viņam nav jāpasmažo. Tas ir vienmēr baigi svarīgi, ko tu veiklā īstenībā drīkst jautāt. Tu vari prasīt? Kāpēc tu nevari prasīt? Vienmēr var prasīt. Jautājums ir, vai tu vari uzdrošināties un to darīt. Jā, tad vai tu esi gatavs saņemt pretreakciju? Nē, ja tu pēcies respektablā veikalā vai tirgū, tad nekas nav foršāks nekā Itālijā, kad viņi velk zivs ārā un tu vienkārši uzreiz paņem un... Tu tā kā ar savu spainīti viņš ķēr ārā un tu piesien savu spainīti, tā kā es pirmais noķēru. Yes. Tieši tā. Labi, salātiņas. Okay. Bet mums ir tuns, mums ir astoņkāri un mums ir mošķīši. Man liekas, ko mēs darīsim? Mēs uztaiksim salāts. Es gribētu, lai mēs tur vēl ieliekam drusiņu. Man liekas, ka vienmēr ir vajadzīgi, ja ir eļļa, arī vajadzīgs ir kaut kāda skābe, kur mēs lietosim mango šodien un droši vien kaut kādu etiķi, tur es vēl padomāšu. Bet es gribēju, lai mēs kaut kādus augļus vēl ieliekam. Man patīk, ka tu improvizē. Kaut kādu hurmu liksim. Tā kā bez mazliet tā kā super strikti, bet tu No. tā kā... Man nekas... Es vēl nezinu, kā tas īsti būs, bet sajutīsim. Vienīgā lieta, kas man ir strikti, ir tas, ka es jau tev teicu, kas tev jāņem līdzi šodien. Ko es teicu? Es paņēmu rekriet. Smaidiņš. Baigie nosacījumi te, lai Baigie nosacījumi. Man kaut kas jāņem līdzi, es teicu, Jā, smaidz. Paņem līdzi. Viņi to arī paņēma un pasies. Check her out. She's like smiling away like crazy. Crazy. Labi, tev jāsāk pārnā. Okay, pirms es sāku. Tu vienu lietu pateici par maniem, kas man ļoti patīk mašīnām. Kas tas bija? Tu teici par maniem, kas tas bija? Dievs, atcerēties visus komplimentus. Vienu komplimentu. Es teicu, ka tad, kad tu ienāc, tad uzreiz ir balīts sajūta, uzreiz telpa, tā kā kā man tagad es tevi gribu atpēc. Šitas bija labs. Šitas bija labs. Bet tā pa īstam es pilnīgi... Balīt ir sākusies, sāksim gatavot. Mēs sagatavosim visas salātu lietas vispirms, jo šis ātri cepsies. Tagad, es domāju, mēs vēl paņemsim hurmu. Jā. Un bērnībā ļoti negaršoja hurmu. Un tagad... mamma vienmēr bija tā kā, es dabūju šo ārkārtīgi eksotisko augli, visi pagaršojiet. Un man tā, Un šitā ir ļoti gatava. Tagad man sāk garšot vispār. Tagad sāk garšot. Un zini, ko mēs izdarīsim ar šo hurmu? Mēs paņemsim, mēs sagriezīsim šādos gabliņos. Un mēs apcepsim uz pannas. Wow, hurmu? Jā. Ar miziņu? Varam arī... Šis bija labs jautājums. Man jautājums, vai ar miziņu un vai ar to uzlīmīti? Zīts. Nazīts. Nazīts. Mēs varam viņu arī saukt par nazi. Nazīts ir jau... Nē, šis ir mazais, šis ir nazis. Šis ir nazīts. Tas tā kā Šis ir nazis. virtuvē, tu esi nazis šis un es ir esmu nazīts. Pagaid, esmu nazis, bet arī citreiz saka, ka viņš ir nazis, tas ir arī tā kā, neko nezinu par štālēm. Nē, otrādāk, nazis ir tas, kurš tā kā visu sagriež, tā kā. Okay, esmu You're the man, tu esi nazis. I'm the nice. Es esmu tā The kā, nazis. Esmu nazis. Ok, mums būs hurma. Tad mēs arī varam... Visi Latvijas zina, ka es nemāku gatavot. Kiwi. Tu nemāki gatavot? Nu, tā kā es man liekas, ka māku, bet visi Latvijas zina, ka nemāku, jo mājās gatavot tikai vīrs. Bet es domāju, ka tev nevajag teikt, ka tu nemāki. Es domāju, ka tu teikt, ka tev ir ierobežot recepšu daudzumu, kas ir tavā azotē. Jo es īstenībā diezgan labi gatavoju pēc receptēm, tad, kad es nepiededzinu. Es vienkārši daudz daru lietas paralēli. Tad, kad es nepiededzinu, to teicu, tad, kad es nepiedzeros. Kā tev ir, tu dzer daudz? Es atvainojos. Es tev vienkārši jautājums, tas ir,
Nu, nevis dzer daudz, saka, nē, labi, ok, es Uzreiz nepareizi to piezvani pateicu. privātajai, kad būs šī atbilde. Zin kā, jo, ja viņa gadījumā ir apstiprinoša, tad tā jau ir sensācija. Nē, es domāju vairāk tā kā bieži vīnu iedzert. Nē, es iedzeru tad, kad ir nogurums. Tad, kad ir tāda diena, ka man tā diena jau apnika. Un tad tu saproti, tev vēl būs jāliek visi gulēt, un tad mēs ar vīru iedzeram vīna glāzi. Un tad paliek vieglāk, ja? Tad tā gulētiešana kļūst par tādu vieglu ballīti. Ui. Un Šī daudz būs iedzer, pilnīgi, vai es daudz iedzeru? Jā, es iedzeru. Ļoti devējai man dodās. Cik reizes katru vakaru? Es neesmu dzēris 9 gadus. Wow! 9 gadus. Mans joks neizdevās. Neizdevās. Es esmu viens no tiem, kas nelietoja. Un es esmu lepns par to, jo īstenībā daudziem vajadzētu pārvērsties uz to tie, kur ir. Vai tu jūti, kā ir uzlabojies tavs intelekts? Mans intelekts? Jā, nopietni. Nē, es biju gudrāks tad. Es vismaz tā domāju. Pagaršojām? Labi, es šo te ieliku bļodā. Tāpēc Mēs viegli apcepām, ja? Un tagad, lai to hurmu, lai viņu uzsākt nedaudz garšīgāk, paņemsim, piespiedīsim drusku laimiņu. Jo pagaršot? Es jau bišķi pagaršoju. Es zinu, ka tu jau bišķi pagaršo. Un es domāju, mēs iešausim vēl manu... Bet tas ir tā kā labām lietām, mēs vienmēr gribam pagaršot 5 reizes. Nu tā. Nu paņemsim vēl vienu maziņu gabaliņu. Oi, izauc ārā savu mazīt. Nazīs, tomēr vajag labēs. Un tā hurma, viņa drusiņi brūna ārā, viņa nomaina savu krāsu. Paņem kivī. Tu visu paņems kivī. Nu. Jo? Šis ir, kur tev iedev šķīvīt vai kaut ko tam līdzīgi. Nē, iedev dēlīt. Dīvaini. Dīvaini, bet man patīk, nē, forši. Dīvaini patīk, ja? Jā, forši. Labi, bet man tev viens jautājums. Labi, bet tikai viens. Es lietošu to pašu pānu, es viņu pat nekļīdušu. Vai šī varētu skaitīties veselīgā recepte, ņemot vērā, cik tu daudz izmanto eļļu? Damn you, woman! Kas tas bija par jautājumu? Es domāju, ka es cik daudz eļļu nelietoju. Kā jūs varat redzēt, viņš tur ir palicis iekšā, es lietošu to pašu pānu, arī tur mēs uzliksim vēl mūsu. Bet es lietoju ļoti labu eļļu vienmēr. Es lietoju olīveļu, es lietoju daudz, un eļļa, ja mēs lasīsim, nav vissliktākā lieta, ja tā ir laba eļļa. Okay, bet viņi nedrīkst pārdedzināt, ja? Viņi nevajag pārdedzināt. Kā es varu zināt, ka eļļa nepārdeg? Pirmkārt, nelieto extra virgin, nelieto priekšcepšanas, lieto pomas eļļu, kas ir extra virgin. Pirmais spiediens ļoti fruity, augļains, nav salds, bet ir augļains, jā, bagātīgs ar garšām. Pirmais spiediens, otrais spiediens būs virgin, jā. Extra virgin, tad virgin, un tad... Jā, mans jautājums vienmēr tu varētu atbildēt, kā var būt no jaunavas, jā, virgins ir jaunava, kā var jaunava būt ekstra jaunava? Man ir versija aizkadram. Labi, šo es neatbildēšu. Un tad ir pomas, kas ir filtrēts, tas ir tā, to mēs lietojam vairāk priekšcepšanas. Viņam degšanas punkts ir zemāks nekā extra virgin ātrāk sāk degt. Okay. Tādēļ jūs gribat cept kaut ko tādu, kas Veselīgi? Veselīgi? Veselīgi ir uzlietot drusiņā, kad ir. Citi dara arī šitā. Es jūtu, es uzpratu. To majonēzi garšo? Ko? To majonēzi garšo? Majonēzi? Nu, jā. Majonēzi ir pārsvarā eļļa. Ok, salātlaps. Šitie mums ir gatavi. Tagad es teicu, mums būs drusiņi fruti tur iekšā. Tad mēs vēl esam melnenes iešausim. Ja? Jā, metam visu iekšā. Ja? Ok, tos mēs varam samaisīt. Kas mums tur iekšā ir? Mums ir drusiņi olīveļa, drusiņi citrusīši. Te mēs liksim lapas. Labi. Te miksas ir kaut kāds, var izolēties. Rukoliņi, jā. Rukoliņi, baziliks, tur ir. Spinātiņš. Jā, un šeit ir cits miksas. Kas ir forši veikalos šodien? Šis ir baziliks? Un ja kaut kas ne, tas izskatās tā kā redīs. Ne? Sarkanlapuši, tas te Loro Rosso. Loro Rosso. Un vēl šitās sarkanas lapas. Kas tas ir? Tas ir sarkanais kāposts, ne? Tas ir radikio. Ridikulso? Radikio, viņš ir ritīgi sarkans, viņš ir rūgts.
Jā, tu gribēji pārbaudīt, ja viņš nav rūkais. Viņš ir rūkais. Tev garšo rūkie vai negaršo rūkie? Mazāk. Mazāk. Man mazāks. Ārā. Ok. Principā mums ir gan īsti gatavs. Un tās varbūt sagriežam sarkano sīpolu. Tu? Tu jūti, jā? Jā, paņem Nu, tā kā sarkano likās, sīpolu. ka tā, tu darētu vēl klāt. Jā, jautājums, vai tu gribēsi plānā šķēlīties vai biezās šķēlēs. Tā. Vēl mums tu ir ieteiktu? 8 kāja. Un man ir 8 kājas šeit. Un es domāju, ka mēs viņu ņemsim un sagriezīsim tādās šķēlītēs. Šitādās. Mēs varam plānāk vai biezāk. Tikai pagašot. Tas ir marinēts, jā? Šis ir veikalā pirkts, jā, pagašot. Šitā mēs droši vien nedrīkstam darīt. Nekad nerāda, ka šitā te ēd, vai ne? Tā nedrīkst darīt. Vajag vienmēr. Kā šo, jā? Viņš jau ir brīnišķīgs. Tik vēl vien gabaliņu? Man jāķer. Nē. Lidmašīnīt nāk, lidmašīnīt. Tu zini šito te spēlīt, vai ne? Tu to droši vien dari. Tas ir bērni, Tu vēl dari, jā? Nu, es nevedu. Viņi ir lieli, jā. Tuns. Mēs gribam viņu ļoti labi ar garšvielām. Es piekšu sāli. Un man vienmēr prasās kaut kāda asmiņa. Šodien es izvēlēšos izmantot Korean barbecue style. Korejiešu barbecue. Jā, un mēs varam... Es Tā viņu pasaka, izvēlēju. kā man šos sagriezt Vienkārši tā paralēli. smarža man patīk kaut kādīgi. Un mums vēl būs tas... man vēl šeit ir mango, ja mēs gribam piegriezt. Jā, es visu laiku domāju par mango, skatoties uz hurmu, kur ir kā wannabe mango, jo viņi izskatās tā kā mango. Wannabe mango. Jā, Un mēs uzbērsim šo garšoļu, mums vajag arī kaut kādu pikantu. bet tev ir kādi ierosinājumi, kā man to sīpoliņu pagriezt tikmēr? Var redzēt, kā mēs uzbērsim. 3 reizes pajautāju, Ko vai tu tu man pajautāji? dosi padomu, kā sagriezt sīpolu. Tu Tu gribi padomu, kā sagriezt Un es nolēmu, ok, es to varu pati, man nevajag vairs. Jūs zināt, ka varbūt man šī labā auss jau sāk iet uz bojāšanas pusi. Ko teici, ko? Tātad, vai tev patīk šādi sagriezt sīpols, vai tu vēlējies viņu lielāku, rasnāku? Es domāju, ka šis ir vispār eleganti, kā jūs uztaisījāt. Tu tā nebūtu griezis, ja? Es būtu griezis savādāk, bet tas jau es esmu es un tu esi tu. Brīnišķīgi. Tas ir- Parādīsi man otro pusīti, kā tu būtu griezis. Kā es būtu griezis. Jā, es tūlīt vienkārši apvēršu. Dabūsim tādu smuku. Mēs gribēsim, lai viņš ir rozā. Salāti ir gandrīz pat gatavi. Ja? Uzvērsim vēl to. Viņš jau gan ir gatavs. Viss mums jau šīviem jābūt galdu. Jā. Ja šis jau cepas, tad šīviem jābūt Mums vajag galdu. šo te sagriezt. Varēsim Kā man viņu to sagriezt? sagriezt. Nā, Un kā parādi, es kā griezu to griezt sīpolu? Kā es griezu kā man griezt šo šito? sīpolu? Es droši vien ņemt un nedaudz iegriezt tur, kur ir sakne. Un es griezt superplānās šķēlītēs. Skaidrs, tieši pilnīgi citādāk nekā es sagriezu. Skaidrs. Tas viss pilnīgi savādāk. Jā, brīnišķīgi. Man ļoti patīk tos plānās šķēlīt. Šitā. Tas kā es viņu griezu. Bet tas esmu es, kā es teicu, ja? Lūdzu. Tu gribi vēl tik daudz, ja? Nē? Nu, Nu, lai ir. ok. Ja? Tas būs par daudz. Tā, kā man griezt to kalmāru? Tā. Tuns cepās. Šķēlīties? Vienpus, un mēs negribam pārcep. Un metam. Šis būs kā saucās blackened. Ja? Mēs viņu drusciņi tā kā apraujam. Zini, kā sanāk? Mēs te pļāpājam, un drusciņi sanāk drusci pa melnu. Pareiz tā izskatās. Tas ir Māras stilā, jo, kad es gatavoju, bieži vien gadās par melnu. Jā, un tā štēli ir tā. Visi, kas ir jādara, kad vienmēr gatavojiet, tev gandrīz kaut kas drusciņi šitādā veidā sadeg, kas nav slikti, jo iekšā nebūs. Vienkārši saka, nu šodien ēdīsim dedzināt tunču salāts ar Ok, vārds dedzināts un uzreiz atcīstināt. visu gatavojam mērcīt, ja? Tā, man tur jautājums, vai tev ir super versija, kā vislabāk mango griezt, jo es jau daru nepareizi, vai ne? Nē. Tu zini, ko tu izdarīji? Nu, Tu griezi tā kā avokado. Un tev ļoti laimīgā kārtā atvērā. kaut kas izdevās. Tā parasti nav, bet šī ir ļoti gatava, garšīga mango. Pareizi, nepareizi. Viens būtu, ka tu varētu mizot, otrs tu varētu paņemt vienkārši karotīti. Jo man nav tāda lieta, kas man patīk pareizi un nepareizi. ok, tas ir labi. Ja? Jo, ja mēs būtu smalkā restorānā, mēs nekad mūžā Ok, ok. Nekad! Bet jautājums ir, kā tu gribi viņu slikt iekšā, vai ne?
Labi, kā tu būtu darījis? Es būtu vienkārši nomizojis, droši vien sākumā būtu mizojis un būtu izgrējis daiviņas, kā tā pret to kauli. Tas kauls ir, viņš ir kāds. Man ir mana Gourmando pomodoro mērts burka, kur man bija tomātu mērts pie iekšā. Es viņu izskaloju. Man bija ļoti garšīgi tomātu mērts ar iekšā. Un tagad es šo burku izmantošu kā man mazo šeikarīti. Un man šeit ir dažas lietas. Man ir, olīveļa, un man šeit ir mango sula, ko es nopirku veikalā. Un es to mango sulu ieliešu iekšā. Tā būs daļa no manas skābes, bet es gribu, lai man vēl ir skābe. Es vēl iespiedīšu laimu suliņu. Tā. Okay. Ja mums gribam skābumu, un tad mēs pieliesim extra virgin olīveļu, kas vēl liksies traģiski. Kā labi daudz, jā? Viņai vajag labi daudz. Īstenībā vajadzīgi pret skābu, vajadzēja būt 1 daļa skāba, 3 daļas eļļa. Tā, kad mums šeit ir vēl tas auglis klāt, mēs liksim mazāk, Un tagad jautājums, pieberam drusciņu salu. Pieberam drusciņu salu, pieliekam drusciņu pipariņus, Redzēji, es gribu atkārtot, Es gribu būt cool savai virtuvē, saviem bērniem priekšā, vienkārši dari šitā. Tu saki, es to iemācījos. Domāju, tas bija forši. Tā. Es tā varu darīt ar nazi? Varbūt nevajag. Un ne šeit, ne šodien. Mēs, manam patīk, lai šī recepte būtu autentiskāk, jo mēs to mērķi taisīsim un ēdīsim uzreiz. Mēs vēl iemarinēsim šos te pārpilikošos sīpos. Kāpēc es to daru? Tu zini, kāpēc es to daru? Lai nebūtu food waste. Vienkārši, lai būtu tieši tā, lai būtu vienkārši savādāk. Es domāju, lai ēdiens nepaliek pāri. Es nekad mūžā to neesmu darījis. Bet es to izdarīju tagad. Un tagad, pasaka, kāpēc es teicu šeikrīt, mēs vienkārši sašeikot. Dansojam. Kur DJs? Metam gaisā, daram vēl trikus. Sakā, lai būtu forši, jā. Kur ir mans DJs? Panāc tuvāk. Šis mans DJs. Nāc tuvāk. Tas bija very seriously shitty, kā varētu teikt, bet bija labi, vai ne? Mēs neizdarījām labāk, tā kā viegli jau nolikt, vai ne? Un mūsu mērcīte ir gatava, es tā domāju. Man liekas, ka būs ok. Tu gribi nogaršot? Es gribu nogaršot, vai? Wow! Man ļoti patīk. Uzreiz wow? Jā. Tu tā kā biji iestudējis, es tev neteicu, tu saki to. Ja man pagaršot. Wow! Amazing! Diezgan labs, ne? Gan laikam daudz samaksāja aktieru kursos, vai ne? Aktieru kursos uzreiz. Wow. Tas bija gan līdz aizvainojoši. Zini, ko mēs izdarīsim? Mēs uztaisīsim mazu pauzīti, sakārtosim virtuvi ļoti ātri un montēsim ēdienu. Es jau drusīgi laimu suliņu vēl uzlēju uz mūsu tūnas. Mēs nezog tavu šovu, viss kārtībā. Nē, Tikai šo epizodi. kurš vada šo raidījumu? Tu vai es? Ok, labi, pasaka, ko mēs tagad darīsim? Tagad mēs savienosim mūsu auglīšas ar zaļumiem un pievienosim kalmāriņu. Es redzu, ka tu esi paņēmis arī piparmēru, kāds jauks tačs, kāds jauks pieskāriens, jauka doma. Un to mēs savienosim salātos savukārt. Es domāju, mēs varētu pievienot katolīgus ikrus varbūt arī virsū mūsu tuncim un iespējams dekorēt ar mūsu marinātajiem jūras velšu tādiem gabaliņiem. Kur pa vidu gan ir arī kaltētais tomāts, kas būs jāpēt tev. Mēs viņus arī viņas tagad pat nepiestāv. Labi, kamēr? Piekrīti manai idejai? Ja, es domāju, ļoti labi. Paņemsim lapsalātu, kur mums ir to tajā bļodījā. Tajās godīs, jā. Jā, lai sašeikoju vēlreiz no šeikera. Ar to salsu brīnišķīgo, jā. Ar mūsu mērcīt un mēs uzliesim un to vēl. Es tikko sapratu, kāpēc viņi sauc salsa mērce. Jo, kad viņa top, viņa tā kā dejo, tāpat kā salsas dejā, ka viņa jākrata. Ja gurne nekratās un ja salsas mērce nekratās, tad nav īstādi. Klausies, Mār, garša. Ja tev liekas, ka tas ir tas, ir ok. Ok! Tā nav gluži Wikipēdijas versija, jā? Tā nav, jā, bet šis būs ļoti labi. Tu viņu var iemaisīt vai rokām, vai kā tu vēlies. Mums ir 2 šķīvī šeit. Es uzkarsēju mūsu tūnas. Es lieku iekšā augļus? Tu vari likt augļus vai tu gribi likt pa virs. Šitas ir tas, ka mēs tagad vienojamies, kādu dizainu mēs gribam. Kas tas bija? Kas tas bija? Šis ir, zini, kas man patīk par tevi? Kad Māra dzied,
viņai rokas iet vispār kā nevienam, ko tev ir savs roka dancošanas stils, kas ir pilnīgi unikāls. Zināt, vai neviens cits tā nedējo nedzird? Nezināju, bet teikt, man ir ideja kursiem. Jā. Māra Ukmanis reis. Roka devis, jā. Kā tu dari? Es nezinu, kaut kā. Jā. Tam man šitās te tagad. Šis ir tavs. Jā, višķi tāds. Tagad izdarām šitā? 1, 2, 3, Da. Mums ir TikTok dēļ, Mums ir TikToki! Yeah, baby! Ok, ļoti labi. Bet tu brīnījies, ka es izdarīju šitā? Es tā kā pieplacināju. Kā tu gribi? Mēs īstenībā tā, ka mēs mēģinām nepieplacināt, mēs parasti mēģinām gaisīgi uztaisīt tās. Jā, bet man bija, zin, kāda loģika. Liekam uz šķīvi, es jau parādīšu arī kā rokām, kā piemērs. Es liku salāts uz šķīvi, es liku šitā te manām tīrām rokām. Un es mēģinātu viņu uzcelt uz augšu. Wow, es sapratu. Nevis nogludināt, kā es tā. Jā, mēs neplacinam, bet mēs daram otrādi. Mums nav jāliek obligāti viss, kas mums tur ir. Nav jāliek tagad tu vari obligāti plānot visu. un likt savu, kā tu gribi. Vai no rokām, es mums nomazgāts rokas. Rokas ir fantastiska lieta. Vai tu vari lietot karotību vai stangas, kā tu vēlies. Man liekas, ka rokas ir visforšākais instruments, ko cilvēks, ko Dievs mums ir iedevis priekš darbības. Tātad, kā tu liktu? Vai tu ļaujies manai mācot? Es droši vien tā, es gribēju likt to zivtiņu pa virs. Un tad augļus. Mēs varam darīt visādi. Un ko ar augļiem? Es jau viņus tur rokā. Mums ir kaut. Nu, tā. Nu, Go for piedod. it. Es vienkārši. Jo tu teici, ka tu gribi likt ziltiņu pa virsu, tā tad augļi neiet pa virsu. Vai arī viņi ietu pa virsu vēl ziltiņai, bet tur mēs tiksim vēl kaut ko citu. Tāpēc... Jā. Rekur mums ļoti skaists ziltiņš. Es krustiņā salaidām višķiņu. Tā. Es likšu šo pusīt uz vēju. Smukākie. Baigi lielais tuns. Baigais steika gabals. Nu, tagad. Ko mēs darām ar šo? Liekam viņus vienkārši pa virs uz mūsu... Nu, droši vien apakšā pipariņš jau ir tāpatās, vai ne? Šitā. Tā. Jā. Es darītu tā kaut kā vispār. Nu, tā kā... Tu darīji tā? Nu, es tā kā... Tas ir kā izlikt. Nu, labi. Kolosāli. Redzi, tev katram ir savs oriģinālais veids, kā to darīt. Nē, vai ir pareizi vai nepareizi? Saka, ka nav nepareizā veida, bet... Nav. Bet man ir aizdoma, ka nav pareizā veida, bet ir nepareizie veidi. Uzēm vienšā te kamerā. Nē. Tagad mēs liksim vēl mošķīšu visu vai neliksim? Nu, labi. Tu vari man pārliecināt to izdarīt. Uzēd susiņu, ja tu gribi mošķīšu. Gribi mošķīšu? Uzliekam drusku mošķīšu. Teici mošķīšus, jā? Mošķīšu. Ko es teicu? Mošķīšu? Mošķīši tie ir, jā? Nu, rekur. Gribam, liekam. Uzliekam drusciņu. Ir mikrozaļumiņi. Es te varu drusciņu pagriezt un tūlīņus varu Es sāku jau mazliet nožēlot savu, nu tā kā, dabā nav taisnu līniju, vai ne? Un tad te sāk likties kaut kā nepareizi, ka viņš tāds pārāk, mans tas izkārtojums tāds. Ļoti smuki. Mēs šeit teikt aprakām. Tev tagad kaut Neviens kas nenojauš saka. vairs. Laba jau nekad nevar būt pa daudz. Varbūt par šīs pārpilnības uzliekam vēl mazliet arī īkrus, vai ne? Nu tā, tu teici. Tā, ka viņas likt. Šitā. Krāsains, baigi lielā porcija, vai ne? Tas būtu drusciņi savu, bet, zin kā, šito mēs varēsim ēst. Piparmētis, aizmirst. Tā. Man liekas, ka piparmētis, ja es tev biju teikt, ka mēs lieksim piparmētis klāt, un es aizmirst, es fiksi. Wow, tu sagriez. Jā, un šo mēs varam arī iemaisīt iekšā mūsu hurmā, kā piemērs ar augļiem, un dos tādu pilnīgi tādu svaigu garšu. Nevajag pa daudz, vispār baigi labi. Nu, ēdam? Nu, labu apetīti. Tev vajadzēja teikt, nē, mans vārds nav Ēdam, man sauc Māra. Labi, ēdam. Nu tātad tas pirmais gabaliņš, es tā nevaru. Es ņemšu... Es gribu to tuncis, es nevaru sagaidīt nogaršot. Vai drīkst viņam būt virsū kalmārs? Jā. Ir, ne? Bet
Vai tu biji domājis, ka varētu būt vidiņš vēl jāvāks? Jā, tas ir grūti raidījuma laikā. Bet viņš jau ir diezgan. Viņš ir diezgan labi dāni. Viņš ir garšīgs. Nu, jā, ka tu gribi melot un teikt visiem, ka nav garšīgs. Kaut gan mazliet nies tev to nodarīt, bet... Nopietni? Nē, es daudzos. Es domāju, ka tu esi daudz mīļāk. Jā, bet zini ko, tu toties solīji, ka būšot jautras raidījums. Zini ko? Bija? Tomēr izturēji tavu solījumu, jā, noturēji. Paldies. Bija baigi labi. Un arī garšīgi beigās, jā. Un beigās. Beigās. Es gribēju tev vienu dāvanu uzdāvināt. Es gribu pateikt ātri. Ko? Es uzkotu ikriņu virsū ar tuncim un wow, un tur bija ikriņš, mango un tuncīšu gabaliņš kopā, un tas bija Hurma vēl. Hurma. Šī ir labākā dāvana, ko es tev varēju iedomāties, tev uzdāvināt. Tās ir Ilonas sveces. Ir no Ilonas sveces. Šī ir jaunā kolekcija, meditācijas sveces. Tur ir iekšā svece gan ar smaržu, ko viņi ir izdomājusi pie katras sveces. Šis būs peace and mindfulness, kas ir miers un... Kas būtu mindfulness? Vienkārši jūti, ka man to vajag. Jā. Tas, ko tu gribēji mindfulness, ir, ka tu domā par lietām, ka tu esi par sevi iedomājusies un tā tālāk. Tieši tā mirklī. Un tu viņu aizdedzini, būs tā smarža, tur arī tāda akmeņtiņa tur iekšā, ko viņi ir izvēlējusies. Svecē iekšā. Beautiful. Tā tā maza dāvana. Tā ir maza reklāma. Nebija maza reklāma. Tā ir dāvana tev. Cik skaisti. Paldies, ka tu atnāci. Bet? Ka tu atradi to laiku, es zinu. Brauksim uz Līgatni, viņi teica, ko? Tu viltīgais zaķis. Tu man maz neteici, ka tu brauks uz Līgatni. Jā, bet ir ok. Mēs Rīgā, zini, ieskriešu uz 2 stundiņām, bet klausies. Vispirms milzīgs paldies, man ļoti patīk šī dāvana. Un man liekas ļoti suprīgi, ka tur iekšā tie akmentiņi. Jā? Jā, es tiešām ticu, ka tur ir katram akmenim savs spēks, bet man tev ir maz dāvniņu pretī. Lai tā nesauc ziemā kājas, tas no astronautiem zeķītis. Astronauts zeķis, es tev varēšu lidot? Nu, tur ir, nē, pretēji. Te ir magnēts, tas ir mūsu jaunā albuma 777 simbols, jā, stilizēts magnēts. Jo tu vienkārši tad, kad tu viņus uzvelc, tad tu pievelc sev visu labo. Ej, šitas ir ļoti skaisti. Un tā kā, lai es nebūtu tā kā, nu, tu man, Tagad tev vajag pēdējo vārdu, jā? Es gribu tev uzdāvināt šo maizi kukuli. Es gribu tev piekukuļot. Ok, tu esi jau man vinnējis, jā, tu varēji nedāvināt, es jau tāpat es piekukuļot ar šo, bet... Tas bija joks, bet šis ir ļoti skaisti. Nē, es ņemšu to maizi, visu, tu man viņu vairs nevar atņemt, tu man jau uzdāvināji. Ņem, sakam čau. Paldies. Tā, paldies. Zetītes rulē. Atcies mums jam session bija šidā. Tas ir mūsu jam session. Tuncis. Tuncis salātos. Okay, šis ir too much. Nē, šis ir liels, ka turpina iztur līdz beigām. Tā kā smile and wave.